3 dienu ilgumā Dievs apciemoja savu tautu. Dievs apciemoja savu tautu. Es saku, Dievs apciemoja savu tautu, domājot par visu, ko esam piedzīvojuši. Cilvēki, kur nekad nesanāk kopā, ir satikušies. Kāds noslēpums ir vārdā – tikties, jo persona pat par sevi jau ir noslēpums. Ne tikai viņi ir satikušies, bet viņi ir arī pietuvojušies viens otram, viens ar otru runājuši, viens otrā ieklausījušies. No 2005. gada 11. līdz 13. septembrim senajā Francijas pilsētā Lionā daudzu tūkstošu Lionas iedzīvotāju acu priekšā notiek apbrīnojams notikums. Pēc itāļu izcelsmes kopienas Santa Egidio iniciatīvas 300 pārstāvji no visām pasaules reliģijām tiekas uz 3 dienām, lai lūgtos viens otrā ieklausītos, sarunātos, piedalītos patiesā dialogā un kopā veicinātu humānismu, kas spētu radīt mieru starp tautām un individiem. Mēs, cilvēki no dažādām reliģijām, esam pārliecināti, ka bez miera mūsu pasaule kļūst necilvēcīga. Mēs esam sadzirdējuši visu to saucienus, kur cieš kara un terorismu dēļ. Cilvēciskā dzīve ir svētums. Pasaule ir nogurusi dzīvot bailēs. Reliģijas nevēlas vardarbību, karu, terorismu. Mēs to apliecinām visu cilvēku vārdā. Mēs esam lūgušies par mieru pasaulē. Dieva vārdā miers musulmaņu cilvēku uztverē nāk no viņa ticības. Viņš tic, ka Dievs pats sevī ir miers, un viņš mūs visus aicina uz mieru. Es domāju, ka var nonākt pie vienotības starp reliģijām, ja šīs reliģijas atgriežas pie pirmavota. Tā ir islama jēga, islams, kas aicina uz brālību un uzticēt sevi Dieva rokās. – 1945. gada 6. augustā pulksten 8:15 Hirosimas pilsēta pirmo reizi cilvēces vēsturē iepazina atombummas postošo spēku. Pilsēta tika nolīdzināta līdz ar pelniem. Karš nozīmē cilvēkus, kuri nogalina citus cilvēkus. Tāpēc mēs esam pret šo karu. Kā reliģiskiem cilvēkiem mums jāturpina nostāties pret karu. Mēs vēlamies, sadevušies rokās ar visām reliģijām, panākt mieru pasaulē, nodibināt paradīzi mūsu zemes virsū. Tas ir mūsu galīgais mērķis.
Pirmkārt, mēs pateicamies Dievam, kurš mums ļaus eksistēt. Tā ir pirmā lieta. Un otrkārt, mēs viņam lūdzam piedošanu par mūsu ikdienas pārkāpumiem. Treškārt, mēs piedodam viens otram. Ar šādu attieksmi mēs arī varam atrast mieru savās sirdīs. Mēs zinām, ka Dievs pasaulē devis brīnišķīgu līdzekli. Tas ir miers. Ja mums nav miera, mums nav nekā. Tāpēc ir labi atcerēties šo lūkšanu, kurā mēs vēlamies, lai Dievs izpleš miera telti pār visiem cilvēkiem. Kā gan var būt miers pasaulē, ja kristiešiem nav miera savā starpā? Vispirms vajadzīgs, lai mēs kā miera bērni īstenot mieru savā starpā. Lai mēs viens ar otru izlīgtu. Lūk, kristiešu lielā atbildība par mieru pasaulē. Pasaule var mainīties. Tā var kļūt cilvēcīgāk, mierīgāk. Mēs neesam atkāpušies, jo ticība iekvēlina mūsu cerību, uztur mūsu vājumu, apņem mūsu sirdi. Pasaulē ir vajadzīgas ticības pilnas sirdis. Cilvēcīgāk pasaule nav pasaule bez garīguma, bez ticības. Šīs izveidotās draudzības sētas dažādībā ir kā zīme, kā norādījums mūsu laikam. Mēs, kas esam šajā lūkšana tīklā Net for God, mēs, kas strādājam par kristiešu vienotību un mieru pasaulē, varam tikai ieklausīties vēstījumā, ko mums nes šis apbrīnojamais notikums. Kā tas šodien var būt, ka cilvēki no visām kristiešu konfesijām, no visām pasaules reliģijām satiekas, vienojas un kopā mobilizējas mieru labā? Kāds ir šī aicinājuma noslēpums? Kāds ir Sant Egidio kopienas, kas organizēja šo lielo tikšanos aicinājuma noslēpums? Andrijā Rikardī, kopienas dibinātājs un atbildīgais, mums par to stāsta. Je me rappelle, c'était 68. Atceros, tas bija 1968. gads. Il y avait un esprit de révolte. En France, comme en Italie. Francijā, tāpat kā Itālijā, Vācijā, Amerikas Savienotajās valstīs, tas bija jauniešu revolūcijas laiks. Šajā kontekstā mēs bijām jauniešu grupa kādā Romas licejā, pilsētas buržāzijas kvartālā. Mans tēvs bija bankas prezidents.
Mēs uzsākām šajā garā 68. gadā. Mēs gribējām kaut ko darīt, bet mēs redzējām, ka politikā bija divdomīga nostāja. Izmainīt pasauli, revolūcija ļoti labi. Bet mēs redzējām, ka attiecības starp tā saucamajiem revolucionāriem bija sliktas. Tad mēs sākām spriest. Ir jāizmaina cilvēks. Bet kā gan izmainīt cilvēku? Bet kas var izmainīt cilvēku? Mēs uztrāpījāmies uz kādu evaņģēlijas lapas, Mateja evaņģēlija par Jēzu. Es atceros 9. nodaļas beigas. Jēzus brīnumi, Jēzus un nabagie. Un sākot lasīt evaņģēliju, mēs jau teicām, uz kurieni mūs ved šis evaņģēlijs? Mums ir to jālasa, bet ko darīt pēc tam? Kā atbildēt? Mēs sākam atbildēt caur savu lūgšanu. Lūgšanu uz ielas, lūgšanu tāpat vien. Jauniešu lūgšanu, salonu lūgšanu. La prière dans de salon, de siège, un peu comme ça. Bet pēc tam, kur mūs ved šis evaņģēlijs? Tas mūs ved pie nabagiem, pie Romas nomalēm, apkārtnes, nabagiem, pie pilsētām. Tā iesākās Eģidio, evaņģēlijas lūgšana un nabagi. Et les pauvres comme amis. Tad 68. gadā Roma bija mazliet kā trešās pasaules pilsēta. Mēs iepazinām nabadzīgas ģimenes, uzsākām alfabetizāciju. Un atklājot Romas nabagus, klaidoņus, vecos cilvēkus, narkomānus, mēs atklājām pasaules nabagus. Tā ir mūsu vēsture, no Romas uz visu pasauli. Tas ir mūsu atklājums. Evaņģēlijs mums izglāba no ideoloģijas cietuma. Mums deva cilvēka privileģētā stāvokļa un galvenokārt nabagā privileģētā stāvokļa garšu. Dzīvot Sant Eģidio nav grūti. Ir jābūt brāļiem un māsām, ir jālūdzas, ir jāmīl nabagie. Daniela Pompeji ir atbildīga par kopienas Sant Eģidio imigrācijas dienestiem. Katru otrdienas pēcpusdienu viņš šeit ierodas, lai palīdzētu grūtībās nonākušajiem atbraucējiem imigrantiem. Ero liceale, 15-16 anni, diciamo. 15, 16 gadu vecumā es gāju vidusskolā, un tobrīd biju attālinājusies no baznīcas. Es vairs uz to negāju. Man bija daudz mūsdienu jauniešu attieksmi. Un skolā es iepazinos ar cilvēkiem no kopienas Sant Eģidio, kuri man stāstīja par nabadzīgajiem kvartāliem pilsētā netālu no manis. Nabadzīgākiem cilvēkiem par mani. Šos kvartālus nebija ieteicams apmeklēt sievietēm, jo tie bija nelabvēlīgi un smagi. Es tur aizgāju, un mani jo īpaši ļoti aizkustināja attiecības ar nabadzīgākiem bērniem par mani, tā laika itāļu bērniem. Tad es iesāku palīdzēt visnabadzīgākajiem, un tādējādi pamazām iepazinu evaņģēliju citā veidā. Gadu gaitā es sapratu, ka evaņģēlijs mani aicināja kalpošanā nabagiem, un tas bija veids, kā kalpot Jēzum nabagos. Va bene, facciamo così, allora un pochino di tempo ce l'abbiamo, appena io ho qualche notizia, diciamo così, tanto tu ritorni. La cosa essenziale è rimanere legati. Visbūtiskākais ir palikt saiknē ar evaņģēliju un lūgšanu. Ja nav evaņģēlija, mīlestības uz evaņģēliju, mīlestības uz lūgšanu, ir grūti izturēt tik ilgus gadus.
Jēzus teica: ko jūs darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Quand je prends cette parabole de l'évangile de Matthieu, Kad es paraugos uz šo līdzību no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas, es domāju, ka mums, kristiešiem, ir milzīga pieredze. Nabagie var kļūt par mūsu mācītājiem. la lumière de la parole de Dieu dans la main. Kad jūs turat rokā Dieva vārdu gaismu, neizvairieties nekad no nabagiem. Nabagi būs mūsu mācītāji. Es domāju, ka nabagi tiešām ir sakraments. Un sacrement. Jēzus ir nabagos. Jésus est dans les pauvres. Frančeska Zukarī ir atbildīgā par kalpošanu nabagajiem kopienām. Šeit, Lamensā, šis restorāns, kas atrodas pašā Romas centrā, 3 reizes nedēļā izdala karstu ēdienu vairāk nekā 1500 sabiedrības aizmirstajiem. Caur kopienu es iepazinu nabadzīgo pasauli un pāri visam to, kas evaņģēlijam ir sakām šai pasaulē. Kāda ir labā vēsts šiem cilvēkiem pārbaudījumos? Šis restorāns pastāv jau 15 gadus, un durvis ir atvērtas visiem. Mūsu vēlēšanās ir, lai tie, kas atnākuši šejieni, justos kā mājās. Mums ir vēlēšanās satikt katru, zināt viņa vārdu, viņa vēsturi, varēt uzlabot viņa apstākļus. Viņi ir mūsu ģimene, tā ir Dieva ģimene, un viņi ir mūsu brāļi. Lamensa, tā ir pieredze ar ļoti dažādiem cilvēkiem. Ir itāļi, kas nākuši šejieni, jaunieši, vecāku gadagājumu cilvēki, cilvēki ar sarežģītiem likteņstāstiem. Ir arī daudz ārzemnieku, vairāk nekā 100 tautību. Un arī cilvēki no dažādām reliģijām un dažādu kristīgo konfesiju baznīcām. Tas ir apliecinājums, ka ir iespējams būt kopā ar dažādām tautībām, ja mūs vieno vēlēšanās runāt, savstarpēji iepazīties un vienam otru respektēt. Pamatā tam ir dialogs, starp reliģiju dialogs, ekumēnisks dialogs un dialogs ar nabago, kas atrodas sarežģītā situācijā. Ziemassvētkos šis ikdienas draudzības attēls pārvēršas ļoti skaistos svētkos. Mēs rīkojam maltīti šeit, Lamensā, un arī Santa Marija in Trastevere baznīcā, kur kopiena Romā lūdzas. Kas ir ļoti svarīgi, tas ir darīt lietas kopā. Jāzina, ka katrs mazais žests, ja tas tiek darīts ar mīlestību, ir liels. Tas ir dārgums, kas pavairojas, jo tā ir Dieva mīlestība. Es domāju, ka tā ir manas dzīves jēga. Viņa man dod iespēju darīt kaut ko priekš citiem. Tā ir uzdrīkstēšanās, kas sākās pirms vairākiem gadiem, un es vēlētos, lai tas turpinātos visu manu dzīvi. Mēs esam aizsākušies no nabagajiem. Mūsu darbs miera labā, tas ir darbs, kas ir sācies no nabagajiem, no nabadzības, kas nāk no kara. Karš ir nabadzības māte, un nabadzība ir kara māte, jo tur ir kāda kopsakarība. Tātad šis miera jautājums, tas ir miers visur, tas ir miers, it īpaši kara un nabadzības situācijās. Tātad, esot solidāri un sadarbojoties ar pasaules nabadzīgajām nācijām, veidojot starptautisku draugu tīklu, kopš 80. gadiem Santa Egidio ir aicināts būt par miera vidutāju daudzos konfliktos visā pasaulē.
Tādā veidā 1992. gada oktobrī Romā Sant'Egidio tika parakstīts miera līgums Mozambikai un izbeidz pilsoņu karu starp Frelimo valdību, kas bija pie varas kopš neatkarības, un partizānu kustību. Šis konflikts, kas ilga 16 gadus, ir provocējis miljonus nāves, vairāk kā miljonu bēgļu, kas devušies uz ārzemēm, un 4 miljonus cilvēku, kas izkaisīti savā zemē. Nemaz nerunājot par sagrauto infrastruktūru un ekonomiju. Mūsu mērķis Mozambikā bija strādāt miera labā. Un mēs piedzīvojam, ka vīrieši, sievietes, jaunieši, cilvēki, kas lūdzas, var veidot mieru. Ciešanās mums, kristiešiem, ir miera spēks. Un mēs veidojam šeit Sant'Egidio 2,5 gadu garumā miera tikšanās. Mēs sarunājāmies. Bija Francija, Itālija, Savienotās valstis. Bija 2 delegācijas – valdības un partizāni. Un mēs apspriedāmies kā startautiskās sarunās. Viņi bija nedaudz zaudējuši cerību. Viņi bija sākuši saprast, ka karš nenesa mieru viņu starpā. Mēs ieguvām viņu uzticību, mēs runājām stundām. Sākumā runājām ar vieniem, ar otriem. Mūsu vienīgais ierocis, lai iegūtu mieru, nebija dolāri, bet vārdi. Katram savu metode. Būt vienotiem, kā kristiešiem par mieru, tas ir ļoti svarīgi. Vecais Konstantinopeles patriārhs Afinagors teica: baznīcas māsas, tautas māsas. Cik garu, dēmonu, naida, vardarbības, karu ir cēlušies no kristiešu plaisām un šķiršanām. Būt vienotiem un lūgties par mieru, tas ir daudz, jo mūsu kristiešu spēks, tas ir arī teikt, ka mēs varam ticēt mieram. Kara periodā, kad kāda kopiena svin Euharistiju karā, tā ir jau miera uzvara. Un kad mēs lūdzamies par mieru, mēs ticam mieram. Es šeit drusku sev reklamēju. Es esmu uzrakstījis mazu grāmatiņu, kas saucas Miera profilakse. Tas nozīmē, ka kristiešiem ir miers pirms kara, karā un pēc kara. – 1986. gada 27. oktobrī pirmo reizi vēsturē kāds pāvests, Jānis Pāvils II, ielūdza Asīzē uz Svētā Franciska kalnu pasaules reliģiju līderus. Tā ir viņa ideja, un tā ir tiešām ļoti personiska ideja. Kardināls Ečegarī ņēma dalību Asīzes tikšanās organizēšanā. Tā ir taisnība. Es biju privileģēts liecinieks, protams, tā ir žēlastība. Es domāju, ka tā bija patiesa vēsturiska diena, es gribētu teikt vienīgā. Visādā ziņā pirmā visā baznīcas un cilvēces vēsturē. Ka pāvests Jānis Pāvils II iedrošinājās sevi pārstāvēt kā brālis brāļu vidū, ne vairāk. Nekā pāvests, un visa viņa izturēšanās Asīzē parādīja, ka viņš nebija augstāk, bet starp citiem reliģiju līderiem. Kas mani vēl varbūt visvairāk aizskāra šajā dienā, kur mēs bijām sapulcējušies, lai lūgtos. Tā bija ļoti pelēka diena, no rīta līņāja, un rīta beigās, pēkšņi Asīzes debesīs, mēs redzējām brīnišķīgu varavīksni.
Un šī varavīksne atgādināja visiem, kas tur bija. Pirmo varavīksni, to, par kuru runā Bībele, to, kas parādījās virs Noas šķirsta. Un mēs visi jutāmies patiešām kā Noas mantinieki. Tas nozīmē visu to mantinieki, kas bija ar Dievu izveidojuši derību, pirmo derību, Bībeles derību. Un šeit katoļi vai nē, kristieši vai nē, nākuši no visiem cilvēku sapāšņiem, no visas pasaules, mēs jutāmies patiešām kā no vienas ģimenes, viena un tā paša Dieva ģimenes. De la même famille, la famille du même Dieu. Et depuis le pape a lancé le mot. Un kopš šī notikuma pāvests sāka lietot vārdu, izteicienu Asīzes gars. Tas nozīmē, kas tika piedzīvot šajā dienā Asīzē, to neaizmirsīsim. Tātad Asīzes gars, tas ir vienkārši neaizmirst, ka bez lūkšanas mēs nekad nenonāksim pie miera. Un vēl Asīzes gars, tur ir arī vārds Asīze, tas nav vienkārši Dieva gars. Tur ir arī nabadzības gars, tur ir Francisks un viņa māsa Klāra. Un Asīzes gars, tas ir parādīt, ka vajag dzīvot būtībā, kā Asīzes Francisks izdzīvo evaņģēliju, radikālāk, un varētu teikt, vienkāršāk un tik dziļi, cik tas ir iespējams. Es gribētu sniegt personīgu liecību. Es esmu sapratis, ka man jālūdz par cilvēkiem, par kuriem es vēl nekad nebiju lūdzies. Un tomēr man bija licies, ka mana sirds ir katoliska. Tas ir universāli, un es sapratu, ka tā nav, un ka man jāmainās, tliņ pat, bez šaubīšanās. Šajā mēnesī mēs jums piedāvājam lūgties par Sant Egidio kopienu. Mēs jums piedāvājam arī kopā lūgt Dievu, lai viņš mums dotu šo Asīzes garu, šo atvērtības un draudzīguma garu, lai mēs varētu mīlēt nabadzīgos un strādāt miera labā tur, kur mēs dzīvojam. Vārds šim mēnesim ir Mateja evaņģēlija 25. nodaļas 40. pantā. Ko jūs darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.